Daļa sveiki visiem! Tad šodien mums būs pirmā nodarbība ķiniešu valodā, izmantojot mūsu grāmatu Panda Chinese. Tātad tūlīt es jums nošērošu un pastāstīšu, kā ir jāizmanto šo grāmatu. Tad jūs droši varat arī nepirkt grāmatu un vienkārši izmantot tāpat. Es ierakstīšu katru nodarbību atsevišķi. No sākuma pastāstīšu, tad šeit Panda Chinese. Grāmata ir sadalīta dažādās nodaļās, un katrā nodaļā pēc katras nodarbības būs vēl fūsī, tas ir atkārtojums. Un no sākuma šeit būs galvenie varoņi, šeit viss apraksts un tā tālāk, bet no sākuma vienkārši gribu pastāstīt par ķiniešu valodu tiem cilvēkiem, kuri vispār nezin, kā to visu lasīt. Mums diezgan daudz jauno vārdiņu šeit būs arī katrā nodaļā, jo mēs gribējam vienā grāmatā iekļaut pēc iespējas vairāk informācijas, un principā no vislabākajā varianta šo te grāmatu lietot kopā ar pasniedzēju, bet tiem, kuriem nav, tad es labprāt palīdzēšu, un droši jūs varat rakstīt man gan Instagramā, gan Facebookā jūsu jautājumus, un es labprāt palīdzēšu. Tad no sākuma vienkārši pastāstīšu par to, kā ir jālasa ķiniešu valodā. Kad mums ir hieroglifi, kuri ir pierakstīti ar burtiem, tas saucas piņin vai piņina. Un piņina var iedalīt kā iniciāli un fināles. Tātad iniciāli ir, kā mums ir viena zilbe, un pirmais burts ir kā iniciāla, un I šeit šajā gadījumā ir kā fināle. Un šeit ķīnieši izmanto latīņu burtus, bet dažie burti tiek izrunāti nedaudz grūtāk nekā pārējie, bet mēs līdz visu to apskatīsimies. No sākuma mēs iesim tālāk uz beigām, un šeit paskatīsimies uz toņiem un uz to, kā ir jāizrunā ķiniešu tie vārdiņi, tiem, kuri vispār nesaprot, kā tas viss strādā. Tātad ķiniešu valodā ir tad viens hieroglifs ir viena zilbe, un to var sadalīt. Mums ir iniciāli un fināles. Tad iniciāli ir pirmais burts vai divi burti, un fināli ir viss, kas ir beigās. Un tad šeit mums ir toņi. Kiniešu valodā ir 4 toņi, un vēl ir burts bez toņa. Tad šeit pirmais tonis tiek izlasīts kā vienkārši pa taisnu tā skaņa iet. Un būs kā vienkārši taisni Dažreiz raksta, ka tas ir kā high tone, tad viņš ļoti augstu iet, bet nav tā, kā vīrieši, piemēram, sāka mamma, kiniešu valodā ir māma, nav tā, ka vīrieši izrunā to māma, ja tad viņiem tā balss nav tik augsta, bet viņš sāka māma. Nē, nav tā. Māma, galvenais, lai iet vienkārši pa taisnu. Tad šeit izskatās, ka garumzīme. Otrais tonis iet uz augšu, viņš it kā pacēlās. Un tas būs it kā jūs gribat uzdot jautājumu. Trešais tonis no sākuma viņš krīt un pēc tam iet uz augšu atkal. Ā. Un ceturtais ir uz leju. Tas ir visīsākais tonis. Es šeit ļoti ātri par to parunāšu, tad jūs vienmēr varat nospiest stop un vēlreiz noklausīties. Tad vēlreiz izrunāsim. Ā, ā, ā. Un šeit mums tie burtiņi iet kā no mates, kad mēs atveram muti. Plašāk tad o, e, i, u, ü. Tad mute ir vismazākā, kad mums ir ü burts. Ü. Tad vēlreiz o, e, i, u, ü. Ü vismazākais. Un tad vēlreiz patrenēsimies ar toņiem. Tad šeit pirmais, otrais, trešais, ceturtais. Tā viņa arī saucās. Bez toņa šeit nav, jo vienkārši būs burts. Un tātad mēģināsim vēlreiz. A, a, a. O, 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 O. E, 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 E. I, 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 I. U, 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 U. Y, 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 Y.
Un kiniešu valodā, ja mēs gribam kaut ko uz datora uzrakstīt vai telefonā, mēs vienkārši varam rakstīt piņinu, tad to fonētisko. Un tad mums rādās tie vārdiņi. Piemēram, Mao ir kaķis, bet Mao var būt arī spalva vai vēl uzvārds. Tad es, kad rakstu, ievadu vienkārši MAO, un tad es varu izvēlēties to hieroglifu, kurš man ir vajadzīgs. Bet šeit jautājums, kā mēs ievadīsim to U, jo mums ir U un U. Piemēram, Lu ir briedis un Ļu ir zaļā krāsa. Tad, ko mēs darām, ja mums ir vajadzīgs tas U burts ar punktiņiem U, tad mēs vienkārši rakstam bukvu V, kā LV, kā Latvija sanāk LV. Tad mums parādīsies visi tie hieroglifi, kas būs Ļu. Piemēram, arī Ņu ir sieviete, arī mēs rakstam N un V. Tātad ar toņiem es ceru, ka viss ir skaidrs. Ja, tad iesim no sākumā apskatīsimies. Tad šeit pašā pirmā nodarbībā dītaņu, tas ir kā pirmā nodaļa, dziešā. Dziešā tas ir kā iepazīšanās. Ceturtais tonis. Un dīka pirmā nodarbība, nīhao. Šeit trešais tonis. Tad jūs varat, principā, lai to trenētu tos toņus, jūs varat nokačāt internetā App Store vai arī, ja jūs lietot Android, ir ļoti daudz dažādu aplikāciju, kuras var jums palīdzēt atcerēties toņus. Ir kā Pinyin Trainer un vēl citas, vienkārši klausīties un trenēties. Tad trešais ir ni hao. Bet, protams, kad mums ir tie 2/3 toņi stāv, ļoti grūti to visu izrunāt, tāpēc mēs liekam akcentu uz pēdējā. Tad sanāk ni hao. Liekam akcentu uz hao, ni hao. Un šeit skatāmies vēlreiz A, O, E, I, U, Ü. Un šeit vārdiņi mums ir tu, ni, ni. Jūs, kā ar cieņu, ņin, ņin uz augšu iet. Tad hao. Trešais tonis, hao. Hao. Labs, labi. Es, o, o. Tad saukt džao. Tad skatāmies šo te j burtiņu kiniešu valodā izrunā kā dz. Džao. Un uz leju iet džao. Tad, ja es gribu pateikt, mani sauc Karina, būs o džao Karina. Tā kiniešu valoda nav burts r, tāpēc Karina es esmu kiniešu valodā. O džao. Tad es varu patrenēties tā. Mani sauc, piemēram, tur Mārtiņš. O džao Mārtiņš. O džao Baiba. O džao Līga. Kā gribat. Tad džao. Tālāk mums ir š, tas ir būt. Š. Viņš tāds kā vairāk iet, ja nav kā šī, bet š, tad š, o, š. Tad, ja es gribu pateikt, es esmu pasniedzēja, būs o, š, un pasniedzējs būs lao š, o, š, lao š. Tālāk ir skolēns vai students kiniešu valodā. Ir ļoti daudz informācijas, kuru mēs varam saprast tikai no konteksta. Tāpēc šiešam var būt gan skolēns vai nu students, atkarībā no situācijas. Eks mēs lasām kā šiešam, šiešam. Tālāk jautājuma partikulā n. N. Kā mēs to izmantojam? Mēs to izmantojam, lai uzzinātu informāciju par cilvēku, ja mēs, piemēram, o džao Karina. Mani sauc Karina, un tevi Nīna. Tad būs kā un tu, un tevi. Piemēram, es esmu skolotāja, un tu oši, lauši, Nīna, un tu. Tālāk ir arī, tas ir jie. Tad burtu y šeit mēs lasām kā jie. Tālāk mums ir hēn. Ļoti hēn. Priecīgs ir gaosing. Kad mums ir burtiņš g, beigās mēs to arī neizrunājam, viņš paliek kaut kur deguni. Tad gaosing. Gaosing. Dien dao, redzēt, satikt. Dien ir redzēt, dao ir kā sasniegt kaut kādu rezultātu, un kopā tas ir dien dao, redzēt, satikt. Piemēram, satikt tevi, es esmu ļoti priecīga. Tad dien dao, ni, es, o, hen, ļoti esmu gaosing, priecīga. Gaosing. Tad sing, neizrunājam to, nesakam sing, gaosing. Dien dao, dien dao.
Un uz redzēšanos ir dzēģien. Šeit redzat, ja, tad dien un dien, tur un tur ir dien kā redzēt, un dzēģien ir kā tiekamies vēl tiksimies. Tad dzēģien. Ļoti interesanti, jo kinieši tagad arī dzēģienu izmanto tik bieži, viņi saka bye bye, tas ir čau, bye bye, bye bye. Bet dzēģien ir pareizs variants. Tātad vēlreiz izlasīšu no paša sākuma. Nī, ņin, hao, 我叫是老师学生呢. Šeit bez toņiem. 也很高兴见到再见. Un šeit køven ir teksts. Un skatāmies, mums šeit ir 老师 un 学生. 老师 skolotājs, 学生 students. 你好，我叫潘达，你呢？你好, sveiki! 我叫 mani sauc Panda, Nīna. Un šeit, kā arī mūsu grāmatas nosaukumā Panda, viņš tikai skan kā panda, bet panda kā dzīvnieks ķiniešu valodā būs xiongmao. Sastāv no diviem vārdiem. Xiong ir lācis un mao ir kaķis. Lācis kaķis, tā ir panda. Xiongmao, bet panda ir kā sasniegt kaut kādu virsotni. Tāpēc mēs paņēmām arī šādu nosaukumu, lai mūsu mācību grāmata palīdzētu jums sasniegt kaut kādas jaunas virsotnes. Tāpēc arī panda tā nebūs kiniešu valodā kā tas dzīvnieks panda. Tad šeit vienkārši kā tāda spēle, vārdu spēle. Tātad, ni hao, divi trešie toņi, bet mēs akcentu liekam uz to otrajam. Tad, ni hao, 我叫潘达,你呢? Tad, sveiki, mani sauc Panda, Nīna un tevi. 您好, 我叫马丁. Tad, 您好, sveiciens jums, tā ar cieņu. 我叫 mani sauc Mādin, tad Mādin var būt kā Mārtiņ vai Mārtiņš, kā gribat Mādin. 我是老师, 你呢? Es esmu skolotājs, Nīna un tu. 我是学生, es esmu students. Un tu esi, es esmu, viņš ir kiniešu valodā nekas nemainās, mēs vienkārši lietojam to š un viss. 我是老师, Nīna, 我是学生, es esmu students. Un skatāmies, kā mums ir punktiņi kiniešu valodā arī tādi lieli. 很高兴见到你. Es esmu ļoti priecīgs redzēt tevi. Un šeit pat vārda es nav. Tad vienkārši ļoti priecīgs redzēt tevi. Latviešu valodā mēs vienkārši varam pateikt prieks iepazīties un ar to pietiks. 很高兴见到你. Un 我也很高兴见到您. 再见. Tad es arī esmu 很高兴. Tad 高兴 šajā gadījumā ir kā darbības vārds šeit uztvers. 很高兴, es esmu arī ļoti priecīgs. 见到, satikt jūs. 再见. Visu labu, 再见, uz redzēšanos. Tad šeit mums arī trešais tonis. Mēs šo te neizrunājam līdz galam, bet akcentu liekam uz to pēdējo trešo toņu. 我也很高兴见到您. Es arī esmu priecīgs. Un kāpēc es pateicu, ka šeit ir gausīgi, kā priecīgs, kā īpašības vārds, bet kinieši to uztver kā darbības vārds, kā būt priecīgam, kā viņš ir. 我也很高兴见到您. 再见, 再见, tad tiekamies vēl. Tātad, ja mēs gribam pateikt nihao, tad ir sveiki, bet ninhao tas ir ar cieņu, labdien. Dzēdien, tur nekas nemainās. Atā, dzēdien. Vēlreiz ātri izlasīšu. Tad nihao, 我叫潘达, 你呢? 您好, 我叫马丁. 我是老师, 你呢? 我是学生. 很高兴见到你. 我也很高兴见到您. 再见, 再见. Šeit vēlreiz par tiem toņiem. Jā, tad bā pirmais tonis, jā, tad b mums ir kā iniciāli, tad a ir kā fināle, bā sastāv, jā, tad viena zilbe sastāv no divām daļām un ir 4 toņi. Tātad šeit gramatika, pirmā gramatikā ir jie, tas ir arī. Tad mēs lietojam kas, jie arī un darbības vārds. Tad, piemēram, 我是学生. Māding, 也是学生. Es esmu skolnieks vai students. Māding arī ir skolnieks.
我是学生, Madin也是学生. Tad, ja mēs gribam pateikt arī, tad mēs to liekam pirms darbības vārda. Un šeit šajā gadījumā darbības vārds ir š. Tā skatāmies šeit. N partikula n. Jautājuma partikula nelieto pēc lietvārda un vai vietnieku vārda veidot jautājumu par iepriekš minētu situāciju. Tātad, piemēram, šeit. 你是学生吗? Un ma ir arī jautājuma partikula, kuru mēs izmantojam, lai uzdotu jautājumu, uz kuru mēs varam atbildēt jā vai nē. Piemēram, 你是学生, tu esi students. Ja es gribu pajautāt, vai tu esi students, es vienkārši beigās lietoju ma partikulu un viss. 你是学生吗? Tad, ja es gribu pajautāt, vai es esmu skolotāja, tad 我是老师, es esmu skolotāja. Vai ja es gribu pajautāt, vai es esmu skolotāja, tad ma vienkārši beigās. 我是老师吗? Un viss. Tātad, bet mēs to lietojam tikai tad, ja mēs varam atbildēt uz jautājumu jā vai nē. Tur nav nekādu speciālu vārdu, tur cik ilgi, tur kas un tā tālāk. Ja? Tad tikai, ja mēs varam atbildēt jā vai nē, tad mēs vienkārši parastajam teikumam var pievienot beigās ma, un tas būs jautājums. Tātad šeit, 你是学生吗? Vai tu esi students? 我是学生, 你呢? Es esmu students, 你呢? Un tu? 我也是学生. Es arī esmu students. Tad šeit šajā gadījumā, vai tu esi students, es esmu students, un tu, tad mēs to izmantojam kā un tu, 你呢, un tu. Tālāk šeit ir kā ievads hieroglifikā, kā rakstīt. Ķīniešu valodā viss sastāv no svītriņām. Tās svītriņas parasti raksta no kreisās puses uz labo, no augšas uz leju. Tradicionāli ķīnieši rakstīja no augšas uz leju, no labās puses uz kreisu. Tad, ja mēs redzam kaut kādu tradicionālu tekstu, tur būs tā vertikāli viss uzrakstīts. Tagad jau ķīnieši raksta horizontāli no kreisās puses uz labo, bet katrs hieroglifs ir kvadratveidīgs, aizņem apmēram kvadratādu veidīgu vietu, un visu rakstam no augšas uz leju, un parasti ir horizontālām svītriņām prioritāte. Mēs rakstam sākumā horizontālu, un tad visu pārējo. Bet visi iet no augšas uz leju, protams. Un tad šeit jūs varat vienkārši patrenēties, rastīt katru svītriņu. Šeit ir horizontāla, vertikāla, krītoša pa kreisi, krītoša pa labi, punktiņš. Un šeit ir svītriņu nosaukumi. Es nezinu, vai jums viņi ir vajadzīgi vai ne. Šeit ir kā tas viss izskatās piemēros. Jūs varat, ja jums ir šī grāmata, jūs varat arī paņemt marķeri un vienkārši tā kaut kā uzrakstīt, lai jūs redzat to, patrenēties. Varat paņemt lapiņu kaut kādu tagad. Internetā var atrast ļoti daudz dažādu tur, kā hieroglifiem rakstīt dažādu avotu, bet šeit jūs varat vienkārši patrenēties. Katrai svītrinē savs nosaukums. Šeit ir compound strokes, tad nedaudz grūtākas, tad vienkārši nav tā kā horizontāla, bet horizontālā rāķi. Un tā tālāk. Šeit kā to visu rakstīt, jūs arī varat vai nu izdrukāt vai nu paši patrenēties, arī viņu nosaukumi. Šeit kā piemēri jūs varat atrast arī, kā tas izskatās, ja kaut kādus savienojumus. Visi hieroglifi sastāv no svītriņām un ir atslēga. Tas katrā hieroglifā ir sava atslēga, kura nes tam hieroglifam nozīmi. Ot, ir atslēga un vēl ir dažādas svītriņas tur kopā, kuras veido to hieroglifu. Un bieži vien cilvēki prasa, tad vai viens hieroglifs ir viens vārds vai viena zilbe. Un šeit ir, kā es teiktu, viena zilbe, bet viens hieroglifs var būt arī viens vārds. Piemēram, vārds Mau, tas ir kaķis, tikai viens hieroglifs. Bet, ja es pateikšu tūšu guain, tas arī ir viens vārds, kurš sastāv no 3 zilbēm, 3 atsevišķiem hieroglifām, bet bibliotēkā tūšu guain 3 hieroglifi kopā, bet Mau viens hieroglifs. Tad šeit var pateikt gan tā, gan tā. Tad šeit jūs varat paskatīties, kā tas viss izskatās, un šeit tie burtiņi, kurus mēs jau trenējamies, kā to visu lasīt. Tad šeit varam patrenēties nedaudz, kā lasīt vārdiņus ar toņiem. Tad nī, uz augšu nī, 3. tonis nī, un 4. ir nī. Tad hao, hao, hao un hao.
你好，您好，老师，学生，再见。我很高兴见到你. Un šeit ir tādi uzdevumi. Jūs varat arī pamēģināt uzrakstīt to visu ar hieroglifiem. Internetā var vienmēr atrast, kā rakstīt konkrētu hieroglifu, ir vajadzīga secība jums. Tad ķiniešu valodā hanzi tas ir hieroglifs, angļu valodā nemeklējiet kā hieroglyphics, meklējiet Chinese characters. Tad angļu valodā būs Chinese characters. Un strokes ir kā svītriņas, stroke order, tas ir kā secība, svītriņu secība. Jūs varat to internetā atrast. Mums arī tālāk grāmatā arī būs secība, bet nu ne visiem hieroglifiem, jo savādāk nu, mēs nevarētu iekļaut to visu. Bet, ja jūs varat, mēģiniet arī rakstīt ne tikai ar piņinu, bet arī ar hieroglifiem. Tātad, ni hao, 我叫马丁Nīna. Sveiki, mani sauc Mārtiņš, Nīna un tevi, un šeit līdzā, tā ir līga, tad var pateikt, sveiki, mani sauc Līga. Es jau neteikšu, lai jūs varētu patrenēties. Un 学生 un 老师, students un skolotājs, 很高兴见到你, es esmu priecīgs tevi redzēt, 老师, arī var kaut ko atbildēt. Un šeit mūsu grāmata ir ļoti vērtīga ar to, ka šeit arī ir kultūra, jo parasti visās mācību grāmatas vai nu ir tikai kultūra, vai nu ir tikai valoda, tur gramatika un viss tas. Mēs šeit ielikām gan kultūru, gan arī zināšanas par valodu. Un šeit kultūras daļā ir informācija, kā latviešiem izvēlēties ķiniešu vārdu. Tad šeit jūs varat palasīt, būs diezgan daudz interesantas informācijas, arī 4 valodās tas viss ir. Jā, nu, tā, uz šodienu tas ir viss. Tā bija pirmā nodarbība. Ja ir kādi jautājumi, jūs droši varat rakstīt, kā es teicu, jau vai nu Facebookā, vai nu Instagramā. Es ļoti ceru, ka šī grāmata noderēs. Es zinu, ka pirmā nodarbībā tur ir ļoti grūtie vārdi, dziendaugaus un tā tālāk, bet nu, es ceru, ka jums noderēs un jūs varēsiet daudz ko iemācīties. Un vienmēr, jo vairāk valodas jūs zināsiet, jo labāk būs jums, jo ar ķiniešu valodu jūs varat braukt uz jebkuru valstī, un jūs varat arī to izmantot ikdienā. Tad paldies visiem par uzmanību, 谢谢大家，再见，再见。